Čau visiem! Čau visiem! Čau visiem no Taizemes. Tikko biju Hongkongā uz viena no lielākajiem kriptokonferencēm saucās Consensus. Un, jā, ļoti daudz interesantu notiek, un ko mēs šodien gribam, tas ir vairāk pastāstīt par tādām iespējām, kur var pelnīt bez ieguldījumiem. Viens piemērs tikko bija Kaito AI, jau bija listings, tur varēja dabūt pilnīgi bezmaksas tokenus par jūsu aktivitāti Twitterī. Tad jūs rakstāt visu, ko saistīts ar kripto, un par to arī varēja dabūt tur no dažiem simtiem, gandrīz par neko, līdz tur pat simtiem tūkstošiem dolāru vērtībā bezmaksas airdropu. Tad, jā, privātas grupas dalībniekiem, protams, visa informācija bija jau pieejama agri pirms tokena listinga, tur jau kādu neceros. Varbūt, Rihard, vari pašerot no mūsu private grupas ierakstu. Jā, tieši tā, tūlīt nošērošu. Un jā, tu, ko es arī vēlos pieminēt, vienkārši, kā jau Artūrs minēja, ka tiešām bez ieguldījumiem ir iespēja arī kriptovalūtā pelnīt, respektīvi riska nebija pilnīgi nekāda, varēja izveidot pilnīgi jaunu maciņu, pievienot šajā Kaito mājaslapā un vienkārši fermot šos punktus, izmantojot šo stratēģiju, ko Artūrs bija iedevis. Un jā, tātad atverot šo mūsu tādu privāto grupu airdrop sadaļu, šeit jau mēs varam redzēt, Artūrs patiesībā jau decembrī bija pirmos soļus, kā pievienoties šim airdropam, bet es nemelošu, pats es sākumā nepievienojos, un es domāju, tāpēc, ka pirmkārt likās, ja pavelti, tad nekas baigais jau arī nebūs, man vismaz tāda sajūta bija. Un tad tagad Artūrs Bields februārī otro ziņu par šo airdropu, un vienkārši instrukcija tā īsumā bija liekam vērtīgu kontentu mūsu Twitterī, jeb X profilā, un iespējams par to ir saņemt tādus kā jap punktus. Un es varu parādīt, varbūt kāds plus-mínus izskatījās, tātad rekupiesim mans Twitter profils, un es neko savādāku tādu nedarīju, es pieņemsim šeit, rakstīju par šo superposition layer 2 ķēdi, un patiesībā, kas man ļāva ietaupīt laiku un netērēt, nemācīties un pašam nerakstīt šo visu, es vienkārši pieņemsim, atrodu šo viņu mājaslapu, piesim šito visu iekopēju ChatGPT, palūdzu, lai man uzraksta šo Twitter threadu, un viņš man šādu Twitter threadu par šo projektu, un jā, tā kā ļoti, ļoti ātri, un es, kā jau minēju, nesāku agri šo visu. Man liekas, es tikai 3 dienas sāku šos postot, un arī rezultāti Artūrs ielika, tur bija pār 200 vienā no profiliem, protams, bija vairāki. Man diemžēl bija tikai viens profils, bet jā, es saņēmu vairāk kā $100, un cena patiesībā vēl aug, un es viņus vēl iesteikoju. Un ir zināms, ka arī būs nākamās sezonas, tāpēc es turpināšu to darīt. Un kā jau mēs iepriekš arī ar Artūru runājām, tas ir kā nošaut 2 zaķus ar 1 šāvienu, jo ne tikai mēs šo interesanto kontentu postojam, bet ir arī potenciāls saņemt airdropu arī no pašiem projektiem, par ko mēs šo kontentu postojam. Varbūt Artūr var padalīties, kādi bijuši gadījumi. Jā, tur sanāk arī ļoti labi nopelnīt no citiem projektiem. Pirmais tāds gadījums bija par Beara Chain. Jūs tur postojat dažādus tur tweetus par Beara Chain, Beara tokens, tā tālāk. Tad varēja dabūt tur apmēram vidējais tāds airdrops sanāk $5000 vērtībā Beara tokenos. Ja jau uzreiz tirgot nost. Un otrais bija arī anime, tad arī par anime tokenu rakstiet kaut ko. Arī varēja, tur sanāk apmēram tāpat. Tur, protams,
patīriem, jo vairāk jums tur jāpsu saistītiem ar šo projektu, tad vairāk jūs varēja dabūt. Un tur pat izradās tā, ka varēja dabūt šo kaitu airdropu, pat ja jūs neesat tā kā reģistrējušies šajā kaitu AI. Tāpēc, ja jums ir vismaz kaut kāds aktīvs Twitters, un arī aktīvs maksā ar transakcijām, tad jūs varat piekonektēties un arī pārbaudīt, varbūt iespējams, ka tur arī ir kaut kāds airdrops. Tā es redzu, jā, ka daudziem pat bez kaito AI reģistrācijas ir šitais te airdrops. Un es arī varu pašerot, cik tad bija reāli šeit nopelnīt rakstot tweetus. Tā, kur es uzrakstīju Twitterī kaito tokens, un jā, šeit varam redzēt, kur piemērs saņēma 139,000 kaito tokenu, tas apmēram $150,000 vērtībā sanāk. 200,000, jo viens tokens gandrīz $2. Jau divi bija vēl pa 1,5. Nu jā, tad kur šeit 60,000. Jā, nu vispār kosmos. Tā. Nu tas jau, šitais jau bija vai cits. Nē, nu var redzēt, ka ļoti daudz. Bet tā vidēji katram bija iespēja, man liekas, pat tādu mazu profilu dabūt, sākot no, es domāju, sliktākajā gadījumā $50 līdz pat $500 pa pāris dienām vienkārši, un katru dienu kaut kāds 2 varbūt tvītas ielikt, tā kā tas ir diezgan kosmos. Nu, es varu, jā, pašarot, ar ko es uz šo profilu dabūju 250, jā, nu tad jau gandrīz $500 vērtība sanāk, pat vairāk nekā 300. Jā, tikai, piemēram, biju konsensus Hongkongas kriptokonference par šo uzrakstīju, tas arī tā kā kriptotweets, un, jā, varbūt viņi, nē, tur jau bija snapshot, tad tas neskaitās, kur skaitās, piemēram, tur rakstīju par Libra, par OpenSea, ka viņi tur anonsē tokenu, tur par CZ, par viņu brokoli mimcoinu, tad Mega, ETH. Un jūs pat varat redzēt, ka nav tik daudz man šeit, reakcijas un tā tālāk, jo profils nav tik liels, bet, tomēr, $500 vērtība rakstot tweetus. To, manuprāt, var taisīt, jā, jebkurš tur ar ChatGPT palīdzību. Jā, reku jau Artūram var redzēt, vidēji tā 2-3 laiki, un iedomājieties, viņš saņēma $500 par kaut ko tādu, kur, patiesībā nav daudz skatījumu, un nav tā, ka tikai lielie influenceri saņēma šo ēdu. Nu jā, nē, man bija daži tvīti, tā, man 200, tā. Kur, kad es rakstīju vairāk tieši par JAPS, šeit es pat rakstīju, ka es vairs, tā kā japing tas saucās, kad jūs farmot šos japus. Jā, šeit nedaudz vairāk skatījumu. Kur šeit vairāk par kaut kādu hype tēmu, piemēram, Solair airdrops bija. Tad kur man šeit 1,8 tūkstoši skatījumu. Tad, jā, un tieši par JAPS, tā šeit nē. Tā arī nē. Nē, jā, laikam no sākuma bija vairāk par JAPS, varbūt viņi arī šo skaitīja. Bet, jā, doma ir tāda, ka jūs varat tagad turpināt otrajā sezonā vēl farmot šos JAPSus. Tā, tūlīt es gribēju.
Rekur. Tā, un vēl par Monādu. Tagad ir jauna iespēja, kur var dabūt airdropu pilnīgi bez ieguldījumiem, tur darboties testneta tīklā, pilnīgi bez maksas ar testa tokeniem, un par to arī dabūt kaut kādu airdropu no Monad. Tas ir diezgan labs tāds layer 1 blockchains. Manuprāt, pat viens no pēdējiem, jo tagad ir tik daudz dažādu layer 1, bet šitais Monad tur ir ļoti lielas investīcijas, tur kādi 250 miljoni, visi tur gaida, nezinu cik jau gadus, tikai testnetu, lai sāk tur darboties un kaut kā farmot šo pilnīgi bezmaksas tokenu, un varbūt tur pat listinga laika market cap būs vairāk nekā 10 miljārdi, un nav tur pagaidām tik daudz aktīvu useru. Tieši tagad jūs varat sākt jau farmēt, lai dabūtu šo iespēju būt agrāk nekā citi. Varbūt tas arī būs tā kā kriterijs airdropam. Tur jau ir aktivitāte. Arī es pats nečekoju viņiem, tur mājaslāpa ir jau kaut kāda aktivitāte ar mīmkoiniem, tur var kaut ko taisīt. Jā, es varbūt var arī parādīt pēc tam. Jā, bet es vairāk tur darbojos, tikai otra diena šodien, un man sākums ir tāds, ka jau vienmēr ar manu mīļāko platformu Layer 3, kur var arī farmot no pašā Layer 3 airdropu un arī citiem projektiem. Un tur jau ir tā pirmie kvesti, viņi tā kā palīdz jums farmēt šo dropu. Tur ir pirmais kvests, tur pieprasīt bezmaksas testneta tokenus, otrais kvests, tur nezinu, tur svapot kaut ko, paņemt kaut kādu NFT uz marketplace, pārdot, paņemt tā tālāk, mintot. Un tādas vienkāršas aktivitātes. Un par to arī var dabūt ļoti labu airdropu. Jā, un kā jau Artūrs minēja, ļoti svarīgi ir dažādi kriteriji, ko viņš skatās, pieņems, un šeit tas būtu, cik daudz nauda tiek piesaistīta šim projektam, tātad potenciāls ir liels. Šis ir testnet, tātad pa brīvu, kā jau Artūrs minēja, bet kas ir pats galvenais, ka viņi šobrīd tiešām izmanto maz, kas arī, manuprāt, ir galvenais, lai saņemtu pēc iespējas lielāku šo airdropu. Tā kā iespējas noteikti ir, un kā jau Artūrs minēja, pilnīgi bez maksas to var izdarīt. Un ja vairāk interesē, protams, ka mums laiks šeit ir limitēts, te var stāstīt visu dienu. Tā kā, ja jums interesē, tad apakšā ir links uz mūsu Telegram grupu. Un tā kā, būsim priecīgi, ja arī jūs pievienosities un sāksiet Telegram. Un vēl ir tāda informācija, ka svētdien būs mums tāda mini vēl tiešraide YouTube, kur varēs arī piedalīties izlozē, tur dažas dāvanas no konsensus konferences, tur, redzēsiet, mums ir mazas dāvanas. Izlozēsim, un arī būs vēl viens tur svarīgs paziņojums, tā kā tiekamies svētdien. Paldies visiem, tiekamies svētdien. Paldies.